Šogad 15 gadu jubileju svin īpašs Ventspils skolu un Ventspils muzeja sadarbības projekts Radīts muzejā. Ik gadu muzeja, skolēnu un viņu pedagogu kopīgā darbā top krāšņa izstāde Ventspils Livonijas ordeņa pilī, kas ir muzeja mājvieta. Izstādē var apskatīt dažādās tehnikās tapušus skolēnu radošos darbus, ko iedvesmojušas muzejā apskatāmās izstādes un muzeja krājuma priekšmeti. Sadarbību 15 gadu garumā koordinē radošais tandēms Ventspils muzeja pedagoģe Ilva Buntika Krūmiņa un Ventspils valsts pirmās ģimnāzijas un Ventspils centra sākumskolas dizaina un tehnoloģiju skolotāja Jonika Tērvide. Abas piekrīt, ka pa vienai to nespētu paveikt. Par to arī šodien raidījumā. Muzeja pedagogs kalpo kā skolotāja atbalsts un palīgs, jo ļauj iznest mācības ārpus skolas telpām un, nomainot vidi, paplašināt skolēnu zināšanas par konkrēto tēmu caur muzejisko redzējumu. Muzeja pedagogi piedāvā nodarbības par ļoti dažādām tēmām, pielāgojot tās skolēnu vecuma posmam un vajadzībām. Ilglaicīgā sadarbība starp Ventspils muzeju un vispār izglītojošo skolu pedagogiem un skolēniem aizsākās ar tekstilmākslinieces Edītes Pauls Vīgneres darbu izstādi. Uz izstādi atnāca Jonika ar saviem bērniem. Un tad mums bija Edītes Pauls Vīgneres izstāde tekstilmozaikas tehnikā Gobelēna. Jā. Un pirmo reizi bija interesanti tas, ka mēs izvēlējāmies ne tikai apskatīt to izstādi, bet mēs arī tiešām tepat uz vietas radījām. Atceries, mums bija diezgan forši, viņi tur ar tām dzijām ņēmās un audumiem un visu kaut ko radās tie pirmie darbi. Un tāpēc arī godīgi sakot, tas, ka radīts muzejā, tas ir ļoti svarīgi, jo tas radās muzejā. Jo idejas jau tad rodās muzejā. Jo arī pirms 15 gadiem parasti skolās šīs skolēnu darba izstādes notiek tikai skolās un redzot, kā skolēni darbojās arī ārpus skolas, radās tā ideja, ka skolēnu darbus varētu izstādīt tieši pilī, tur, kur arī rodās tās dažādās idejas. Darbi rodas ciešā saistībā ar to, ko skolēni apgūst stundās. Tas ir saistībā gan ar mācību programmu, ar tām dažādām idejām. Sākās darām dažādas skices, zīmējam un veidojam, un atbilstoši pa klašu grupām, tad arī top šie te skolēnu darbiņi dažādie. Vecums ir ļoti dažāds, no 4. līdz pat 12. klasē tie darbiņi mums top un praktiski no tā pirms tiem 15 gadiem mums arī sākās tā ideja, ka notika šīs te mācību stundas tieši pilī, un mēs viņus mēģinājām sasaistīt kopā gan ar tiem pasākumiem, kas notiek pilī, un tad mēs tā mēģinājām kopīgi sasaistīt ar programmu un ar tām tehnikām, kas notiek, un tad viņš tā ļoti organiski viss sasaucās kopā. Katru gadu izstādē Radīts muzejā, ko Livonijas ordeņa pilī var apskatīt, no tās atklāšanas līdz pat vasaras beigām ir cita tēma. Līdz tēmai mēs nonākam kopā. Jo ņemot vērā to, ka mums izveidojās arī tāda interesanta tradīcija, ka Jonika vienmēr uzaicināja skolotājus uz pili noturēt to pirmo sapulci. Un tajā sapulces laikā arī tika, varētu teikt, apstiprināta tā tēma. Un tādā veidā mēs nonācām, ko tad šogad mēs darīsim, kas tad mums ir. Es saku, man pilī ir tas un tas, varbūt jūs pieskaņosieties, piemēram, viduslaika tēmai. Vai mums ir mežģīņa izstāde lieliska, vai mums ir paredzēta modes izstāde no Vasiļjeva. Un līdz ar to būtībā tās tēmas tika atlasītas, pieskaņotas. Un ir svarīgi, ja man kā muzeja pedagogam ir jāizveido programma, uz ko viņi nāk, un tad tā tēma tiek atklāta, risināta, un tas darbiņš turpinās skolā. Tā kā sākums muzejā, pa vidu viss notiek skolā, un noslēgums atkal muzejā, jo tā mums sanāca. Tāpēc ir tā sadarbība skola muzejs.
Un atcaucot atmiņā, kā tad rodās tās tēmas radīts muzejā, vai tas ir saistībā ar konkrēto izstādi, kas notiks pilī, vai tā ir saistībā ar lielākiem pasākumiem. Ļoti palicis atmiņā arī ar Latvijas 100-gadi, kad attiecīgi mēs veidojām izstādi. Tādā veidā arī mēs saglabājam šo nemateriālo kultūras mantojumu, un ka jauniešiem ir iespēja atnākt uz pili un papētīt šos te muzeja krājumus, izpētīt, kā tad senāk tika darināti šie darbi dažādās tehnikās, un kā šodien jaunieši varētu iedvesmojoties no šī nemateriālā kultūras mantojuma, radīt savus dizaina produktus. Un bija ļoti jaukas izstādes, pēc skaita 3 vai 4 Aleksandra Vasiljeva rīkotās tērpu kolekcijas, kas tātad bija Ventspils Livonijas pilī, un tāds, kas ļoti spilgti palika atmiņā, ka mums bija iespēja ne tikai apskatīt, zīmēt skices un tērpus, papētīt no attāluma, bet mūs arī muzejs uzaicināja, un no skolas bija 2 skolnieces, un kopā mēs ar viņām darbojāmies kā voluntieri, un mums bija iespējas gan izstādes gatavošanās procesā piedalīties, gan sakārtot tērpus, gan pētīt šīs te rotas, un tas tiešām tas tā ļoti, ļoti spilgti palika atmiņā. Tev nācās šūt arī vēl? Jā, tā kā bija iespējas palabot pat 19. 20. gadsimta tērpus, uzzinot, ka esmu rokdarbu skolotāji, tad uzticēju šo, jo bija tiešām, jo tie tērpi ļoti seni, un tāds. Bet tas interesantākais, iedvesmojoties no šīm izstādēm, rodās skolēnu darbu izstādes. Un bija tā kāzu tērps, tātad Vasiljeva tā izstāde. Atbilstoši mums radās skolēnu darba izstāde. Un tad, kad notika skolēnu darba izstāde muzejā 2. stāvā, tika uzkārtota, iekārtota Vasiljeva nākošā izstāde. Un modes māksliniekam bija iespēja, mēs uzaicinājām, un bija iespēja redzēt, kā iedvesmojoties no tērpu kolekcijas rodās skolēnu darbi, un kā mēs iekārtojam šo mazo izstādi. Jā, viņš bija patiesi gandarīts par to, ka viņš ir kāpēc tās izstādes. Un tagad ir tā jūsu izstāde, mēs Jauniki stāvam tāds. Jā, mēs te gribējām tāpēc arī jums par to pastāstīt. Un tas bija tāds labs apliecinājums, ka jā, mēs atkal esam izdarījuši visu tā kā vajag, viss notiek. Tā kā mums jau ir tā, ka mēs arī cenšamies jauniešiem vairāk atvērt to vērtību, kas ir muzejā, kas ir sakrāta no senčiem. Un tas tieši ir tas, ar ko mēs papildinām skolu, varētu teikt, programmas. Jo skola var stāstīt, mēs varam kaut ko nolikt pretī. Jau priekšmetisku vai citu stāstu, kas ir sagatavots mūsu speciālistiem. Jā, tātad šie vēsturnieku stāsti dod vēl viens liels iespējas. Un kur nu vēl krājumi? Vai jaunieši mūsdienās, kad visu praktiski var nopirkt gatavu, vispār vēlas radoši darboties? Nē, arī šodien ir ļoti daudz jauniešu, kam patīk radīt tādas interesantas lietas, un kā viņi paši saka, ka vēlās radīt kaut ko tādu, kas nav nevienam citam, vai ir kaut kāda radusies ideja, ko viņš vēlās realizēt. Un mēs jau kā skolotājs, mēs esam tāds palīgs, iedvesmojam uz tām idejām, un tas ir ļoti jauki, ka kopā šīs idejas rodās, jo man pat vēl atmiņā ir mūsu pagājušā gada kolekcijas, gan centra sākuma skolā, ko mēs radījām, un Ventspils valsts 1. ģimnāzijā, piedaloties dziesmu svētkos, un mūsu moto pagājušā gadā bija
radīt tērpus, izmantojot otrreizējos materiālus. Tātad no iepriekšējiem tērpiem, apģērbiem mēs radījām pilnīgi jaunus. Un es ceru, ka meitenes šos savus tērpus arī parādīs šogad muzeja nakts pasākumā. Par šo zaļo domāšanu mēs šodien ļoti domājam. Mums arī gan programmā, gan arī līdz 9. klasei un vidusskolā šī tēma ir ļoti aktuāla. Un jaunieši ar tādu ļoti lielu interesi piedomā un paši ļoti gandarīti, ka šīs idejas var realizēt. Jā. Praktiski mazliet šodien ir tā, ka ir gan samazinājies stundu skaits dizainā un tehnoloģijās, un līdz ar to ir lietas, kas ir pamainījušās, bet tie jaunieši, kuri vēlās un apmeklē gan interešu izglītības pulciņas, gan konsultācijas ārpusē, gan jaunrads namā ir pulciņi. Ja? Tā kā viņi turpina un dara. Pat ja vecmāmiņa neiemāca, ar to var apgūt pulciņā vai pie spēlētiem. Vai arī izmantojot internetu, ja, kur ir ļoti daudz dažādu video. Un, ja, gadus 10, 11 atpakaļ ļoti daudz lietas mācījāmies pēc tehniskiem rakstiem, tad šobrīd jauniešiem patīk daudzas lietas radīt, izmantojot tieši video. Ja. Īpaši izvērtās 10. jubilejas izstāde, kas tika aizvadīta Covid pandēmijas gaisotnē. Mums bija 10 gadu jubileja, tad mums bija baltā izstāde, kas sakrita ar tādu Covid laiku. Tas mums bija liels pārbaudījums, bet mēs tomēr viņu izturējām un izstāde notika. Un tad bija tā baltā izstāde, jo man liekas, ka sagatavot skolotājiem, palīdzēt skolēniem kaut ko izdarīt, Jaunika var paskaidrot, cik tas nemaz nebija viegli, ja ne? Dabūt, ka tu esi attālinātā procesā, bet tā izstāde 10 gadu jubileja bija tiešām izcila ar šo savu balto krāsu, tādu svētīgu. 15 gadus mums ir paredzēts tāds bišķi brīvāks pieejams. Tātad šoreiz skolotāji paši izlēms, kādi darbi labākie tiks izstādīti. Tā kā šoreiz tēma ir jubilejas izstāde. Šogad 15 gadu jubileju svin īpašs Ventspils skolu un Ventspils muzeja sadarbības projekts Radīts muzejā. Ik gadu muzeja, skolēnu un viņu pedagogu kopīgā darbā top krāšņa izstāde Ventspils Livonijas ordeņa pilī. Tajā var apskatīt dažādās tehnikās tapušus skolēnu radošos darbus, ko iedvesmojušas muzejā apskatāmās izstādes un muzeja krājuma priekšmeti. 15 gadu garumā sadarbību koordinē radošais tandēms Ventspils muzeja pedagoģe Ilva Buntika-Krūmiņa un Ventspils valsts pirmās ģimnāzijas un Ventspils centra sākuma skolas dizaina un tehnoloģiju skolotāja Jonika Tērvide. Abas piekrīt, ka pa vienai to nespētu paveikt. Par to arī šodien raidījumā. Muzeja un skolu sadarbība tikusi pamanīta arī ārpus Ventspils. Projekta Radīts muzejā koordinātoris savā pieredzē ar citiem dalījušās dažādos pasākumos, tostarp starptautiskās konferencēs. Mēs esam piedalījušās kopā ar Ilvu Latvijas Universitātes starptautiskā zinātniskā konferencē. Un tieši tā mūsu tēma arī bija muzeja, skola, muzejs. Un mēs centāmies pastāstīt par to sadarbību, kāds ir tās iespējas un kā skolas var izmantot šīs iespējas, sadarboties un izmantot šīs muzeja nodarbības. Muzeja pedagoģija vispār ir jāizprot savādāk. Viņi ir kā papildus iespēja skolām papildināt jebkuru tēmu. Un tāpēc es domāju, ka skolu sadarbība tas ir tāds labs paraugs, ka tas ir realizējams ļoti ilgā laika posmā kā mums. Un tāpēc man liekas arī mums ļoti daudz ir bijis tā, ka mūs uzaicina tāpēc vien, ka tik ilgi
uzturēt šādu te gaisotni un šādu te regulāru izstāžu izstādīšanu un sadarbību, es domāju, ka tas nav nemaz tik viegli. Tā kā es saku, ja nebūtu mūsu tandēms, tad droši vien, ka būtu savādāk. Bet mēs par to arī varam lepoties, jo mūs novērtē. Ja novērtē par to, ka mēs radam šo muzejas skola muzejs, kur ir atgriezniskā saite nepārtraukti, kur ir zināšana ieguva, kur ir turpinājums un atkal atgriezniskā saite muzejā kā izstāde, tad tas nav, es neesmu nekur vēl Latvijā laikam to redzējis, un tāpēc tā lepni var teikt, mums Jonika šitā ir un viss, ko var darīt. Brauc muzejnieki, es ļoti daudz arī esmu tāpat tās darījusi, ka izstāstījusi, un viņiem ir tā kā tik ilgi. Es saku, kas ir ilgi, kas nav ilgi? Tāds mums ir tas iegājis. Es gribētu tādas sadarbības, ja tādas būtu vēl kādreiz, ar vēl kaut kur citiem, piemēram, vēsturniekiem vai vēl kāds cits. Tas ir laikam tāds tikai sapņu variants, bet to, ko mēs esam kopā izdarījuši, man liekas, to mums atņemt nevar. Tas ir mūsu laiks. 15 gadi. Tā liekas maz? Nē, pusauģu vecums ir klāt. Mums jau arī ir savs laiks. Ilvai Buntikai Krūmiņai ir pieredze modeļa aģentūras darbā, tāpēc projekti radīts muzejā 15 gadu jubilejas reizē ierasto skolēnu darbu izstādi papildinās īpašs pasākums – tērpu parāde, kas norisināsies muzeja naktī 23. maijā 9. vakarā Livonijas ordeņa pilī. Muzeja nakts mūs uzrunāja ar to, ka šoreiz ir tāda cieņa pret priekšmetu, un izrādās tomēr arī, ka Rainis jau arī bija teicis, ka tērps jau nav nekāds lupats. Tātad jāņem vērā ir tas, ka mēs šoreiz tikām uzrunāti no muzeja nakts tēmas puses, un tad mums tā ideja, kas varbūt gadiem jau bija gājusi cauri, mēs nekad nesadūšojāmies, šoreiz uzdrīkstējāmies tomēr, papildināt to noskaņojumu svētku ar šo tērpu skati. Jo ļoti daudz, es zinu, kad Jonikai arī bijusi kolekcija, kas ir piedalījusies un ir diezgan daudz tādas labi veiksmīgi tērpi. Tā kā, kāpēc gan neparādīt Ventspilniekiem viņu pašu bērnu radītos tērpus? Vai, piemēram, tērps, kas ir ar kādu ļoti senu vēsturisku stāstu. Vai tas ir īpašs šuvējs vai valkātājs. Man ļoti gribētos atgriezt dzīvē tos laikus, kad es uzrunāju Ventspils jauniešus un jaunietes uz Miss konkursu. Un tad tiešām tas, kad viņām tika šūti šie tērpi un viss, ko es arī šogad vēlētos vismaz uz kādu Ventspils meiteni uzvilkt Miss tērpu vai Dzidras Burkas kolekcijas kādu tērpu un cepurus parādīt, ka mūsu Ventspils meistari ļoti labi to dara. Un ja skolās nebūtu šīs iespējas un labi skolotāji, kas var apmācīt, radoši strādāt, un radīt sev kaut ko, tad būtu tā teikt skumji. Tā kā mums viss ir, paldies Dievam, mēs ceram uz to, ka mēs varēsim kaut ko parādīt arī. Jaunieši bija aicināti pasākumam pieteikties gan kā modeļi, gan atnest tērpu skatē pašu darinātus tērpus, vai arī mammu, vecmāmiņa agrāko laiku tērpus, kas ļautu plašākai publikai uzzināt, kā ventspilnieki ķērbās sanāk. Pašlaik lielākoties ir tomēr uzdrīkstēšanās, cik es zinu, pēc tā jau man nāk tagad tie varētu teikt pieteikumi, kad pat ir puisis arī modelētājs, kam arī ir modele, kas rādīs viņa tērpu, tā kā es domāju, ka tur tā būs šoreiz tā vairāk. Tādas jaunradas. Bet es ļoti vēl arī ceru uz meitenēm, kas pamēģinās sev modeļu lomai, jo, redziet, šeit ir tāds labs piedāvājums. Ja meitene atnāk un grib būt par modeli, tad viņai ir iespēja arī iziet apmācību defilē, tad kā pareizi staigāt ar kurpēm. Būs arī konsultants tā, lai sevi sagatavotu šādai modes skatei, kā ir jākrāsojās, ja mēs gribam iziet šādā pasākumā. Tā kā es domāju, parasti tagad ir tā, ja gribi kaut ko jāiet uz kursiem, bet tagad ir cilvēki, kas ir piesaistīti šim pasākumam. Un es domāju, ka vidusskolas meitenēm tas būtu ļoti aktuāli, pēc, kad gatavosies izlaidumiem. Tev jāmāk uzvilkt tērps, tev jāprot viņu iznest, tātad jāprot staigāt uz augstpapēžu kurpēm un arī jāprot sev sagatavot šim te svētku noskaņojumam. Tāpēc es tieši aicinu, tas ir tieši domāts, tāpēc arī jums, meitenes, nāciet, nebaidieties, izmēģiniet, jo kas zina, kad dzīvē tāda iespēja būs. Šeit pils pagalmā
pa skaistu modes skatu smēli izstaigāt turp apakaļ un parādīt sevi un pārliecināt sevi par to, ka es varu. Tas ir ļoti svarīgi. Tērpu skati un tās tapšanu iemūžinās vietējie fotogrāfi. Mums bija projektā paredzēts arī tas, ka būs modes, varētu teikt, fotogrāfija izstāde, šo tērpu iemūžināšanu. Fotoklubs kursa nav atmetis neko, vienīgi finansējumu mums neiedeva, mēs palikām tā, ka mēs gatavosimies. Tātad visi šie tērpi tiks tik un tā iemūžināti, jā, mēs gatavosimies nākošgad, dot iespēju varbūt tātad parādīt jauniešu šos radošos darbus caur fotogrāfijas mākslu. Un es domāju, ka tas atkal būtu tāds papildus, viņš arī būs tas papildus piedzīvojums, kad ne tikai tu esi modelis, tu uzvelc tērpu, tu izēji modes skatē, bet tu esi arī fotomodelis. Tad iespēja tā praktiski iziet cauri šīm te lietām un apzināties, kā tas top. Kā tas notiek, ja? Kā ir būt, kad tu rādi tērpu, kā ir tad, kad tevi fotografē, kā ir tad, kad tu visu to apgūsti. Ja? To visu mūsu puiši iemūžinās, ja? Visu to procesu arī, kad strādāsim pie iznācieniem, kad mēs ģērbsimies, kad mēs iznāksim. Tas viss būs iemūžināts gan reportāžā, gan arī atsevišķi. Katrs tērps būs aicināts atsevišķi doties uz savu fotosesiju. Lai gan pasākuma rīkotājas sākumā bija bažīgas par to, vai jaunieši atsauksies, bažām nebija pamata. Uz pirmo tikšanos bija ieradies krietns pulks jauniešu, pārsvarā vidusskolnieces. Viņu starpā Annija no Ventspils valsts pirmās ģimnāzijas un Ieva un Alma no Ventspils 4. vidusskolas. Es esmu tāds eksperimentālists savā jomā, un arī es varbūt esmu tāda nedaudz kautrīgāka, klusāka. Es vēlos iemācīties, tā var teikt, ar šo prast, tā var teikt, nest savu mugurkaulu, lepoties ar sevi. Jā, man ir bijusi neliela pieredze modelēšanā. Es modelēju vienai sievietei, arī apģērbus viņas taisītos. Bet es domāju, ka ir jāpamēģina kaut kas jauns. Varbūt iemācīšos kaut kāds vairāk pamatus, jo šis izskatījās tāds profesionālāks nekā tas, kur es modelēju. Ko tu varbūt gaidi visvairāk no šī pasākuma? Vienkārši kopumā to visu pasākumu un to visu atmosfēru un to visu, kas būs. Bail nemaz nav? Drusciņi, pavisam bišķiņi. Kā tu jūties par šo pasākumu? Man šī ir pilnīgi jauna pieredze, tāpēc, ka es šādu veidu darbus nekad neesmu darījis, bet es labprāt dabūtu kaut kādas jaunas zināšanas un šito pieredzi, un man liekas, tas būtu ļoti interesanti izmēģināt. Tērpu skate nebūtu iedomājama bez dažādu speciālistu atbalsta. Defilē mākslu jaunietēm ierādīja Ilze Ālīte, bet to, kā sapost sevi modes skatē, mācīja vizāžiste Kate Visocka. Vaicāta, kas pamudināja piedalīties, viņa sacīja. Man uzrunāja Ilva un viņas degošās acis, tāpēc es nevarēju vienkārši pateikt nē. Kate pati ir bijusi modele modes skatē, un viņa priecājas, ka jaunietēm ir iespējams ko tādu piedzīvot arī Ventspilī. Man liekas, ka iznāks kaut kas vienkārši grandios. Man prieks par to, ka ir iespēja meitenēm piedalīties tādu veidu pasākumā. Projekta koordinātors sirsnīgi aicina ventspilniekus atnākt uz pili muzeju naktī un novērtēt jauniešu veikumu tērpu parādē. Es gribētu teikt tā, mīļie ventspilnieki. Tas ir tas vakars, kad mēs visi dosimies ielās, mēs staigāsim no vienas muzeja filiāles uz otru. Tad 21. tas ir 9. vakarā, jums būs iespēja šeit redzēt šo mūsu sagatavoto tērpu parādi. Es domāju, ka tā ir lieliska iespēja atbalstīt savējos.